Tātad mēs dodamies prom no mūsu superīgās nakšņošanas vietas un tagad dosimies uz Čeile kanjonu. Jā. Braucot dziļāk Rumānijā parādās pauguriņi jau šādi. Iepriekš varēja arī kalnu virsotnes redzēt. Tagad viņi pazuda. Izbraucām cauri Urvindai. Tas kalns tur tāds interesants. Izskatās kā pakāpieni. Nekas tagad nevarēs redzēt. Launis priekšā. Tas kalns tādi kā pakāpieni. Interesants skats. Kur drusku var redzēt. Ļoti minimāli. Rumāņi ir traki cilvēki. Gan jau tūlīt ies atkal apgonā. Apdzīvotā vietā zīme 50. Nu viņi šitā vienkārši kā stāvošai mašīnai pabrauc garām. Apdzīvotā vietā. Noteikumus viņi te neievēro. Mums vēl 5 stundas ar pusi ko braukt. Mēs diezgan strauji ceļamies kalnā. Jo 475 metri. Pašā sākumā. Varbūt pat transferēgaša nevajadzēs. Būsim atbraukājušies. Skaisti. Skaista ieleja. Kalnā braucot 2 joslas, lejā 1 josla. Ausis sāk krist ciet. 530. Jau 530 metri. Virs jūras līmeņa esam. Pacēlāmies. Skaistums. Tikai es nevaru noturēties. Man visu laiku jāturas krēslā. Nevaru. Bija 575 metri virs jūras līmeņa, jau 330. 90. Skaisti.
jau 504, 505. Visu laiku ceļamies kalnā, tātad pamazām. Jā, te braukšana tiešām apdzīvota vai neapdzīvota vieta. Visu laiku ātrums vienāds. Ja vispār neievēro ātrumu. Paskat, te arī tādi kā pakāpieni kalnam. Tas kalns izstrādā. Mēs braucam 80. Priekšā līkumi. Līkums. Cilvēki pie sienas strādā. Huedin ir neliela pilsēta Rumānijas ziemeļu rietumos, Lužas apgabalā, Transilvānijā. Tajā dzīvo apmēram 9 līdz 10 tūkstoši iedzīvotāji. Vēsturiski tā bijusi daļa no Austro-Ungārijas, un arī šodien pilsētā jūtama ungāru kultūras ietekme. Daudz iedzīvotāju ir ungāru tautības. Interesants fenomens Huedinā ir tā sauktās čigānu pilis, krāšņas un neparastas Romu ģimeņu celtnes ar daudz stāviem un metāla jumtiem, kas bieži rotāti ar uzrakstiem par īpašnieku profesiju vai ģimenes statusu. Pilsēta atrodas pie E60 šosejas, kas savieno to ar Klužu, Napoku un Oradeju. Tāpēc tai ir ērta satiksme. Apkārtne ir gleznaina ar Karpatu kalnu tuvumu un piemērota dabas turismu cienītājiem. Braucam caur kaut kādas pilsētas centru. Navigācija rādīja nogriezties pa labi, bet nesanāca tā. Izbraucam taisni un taisni sanāca ceļš caur pilsētu. Nenogriezāmies uz apvidceļa. Bet nu arī interesanti paskatīties, kas notiek pilsētas centros. Tāda ļoti liela pilsēta. Banka Transilvānija. Dzīva klusā. Mašīnu satiksme ļoti liela. Un pilsētas nosaukums ir Kluža Napoka. Kluža Napoka? Napoka. Iebraucam apdzīvotā vietā Turmasi. Tādi pasakaini skati. Jo forši pareizi. Man arī patīk. Brauciens ir superīgs, tikai tas, ka ir nenormāli karsti. Turmasi beidzās jau Mocju. Un leižamies lejā no kalna. Esam 400 metri uz jūras līmeņa. Tūlīt nolaidīsimies uz kādiem 350, ja? Ļoti daudz ceļu remontu būvējās, visu kaut ko. Būvē un remontē un vēl nezinu, ko dara. Ceļa malā ļoti daudz celtniecības materiāli, veikali, tirgotavas, auto kapsētas, veikali, tā kā tik te nav. stundas un 15 minūtes braukt.
samaksājām, nopirkām mēs arbūzu, gurķīšus, tomātiņus un nektarīnus. Tomāti garšīgi. Jā, tomāti ļoti garšīgi. Par tomātiem mēs samaksājām un par arbūzu samaksājām 53 lejas. Tomāts tiešām garšīgs. Jā, tomāti tiešām garšīgi. Tagad pamēģināsim tos nektarīnus. Par nektarīniem un par gurķiem mēs atdevām 10 lejas. Tas ir 2 eiro. Jā, bet cik svars diezin bija? Svars tā ir kaut kāds kilograms gurķu. Tomāti bija, man liekas, vairāk par kilogramu. Viens, kam beigās ielika. Jā, vēl klāt ielika. Kam ir mīksts? Aikaru. Nu, noliec kaut kur viņam iedos. Un mēs dodamies tālāk. Griežamies mēs uz Reģīnas pusi. Iebraucam Zorenī de Valē. Ainavas tiešām tie ir pasakainas. Ļoti skaisti. Iespaidīgi serpentīni. Principā sanāk apgriezties uzreiz pretējā braukšanas virzienā. Cēliens attāds ļoti strauji. Priekšā aiz kalna ir vēl kalni. Bet nevar redzēt, man liekas. Iespaidīgi skati. Ir wow. Tad doma, ka iebraucam pilsētā Paragau. Ņēkam dakstiņā. Vienam šīferu jumts bija. Nav tikai dakstiņa. Tas nezinu, kur tiek eksplozīvi ir. Zirdziņš ceļa malā ganās. Sveicina. Man ausis aizkrita. Ātrā palīdzība. Steidzas kaut kam palīgā. Ar cik te vadu? Izkārdošana. Tā istaba. Kā viņi tur Šitā vēl nav daudz. saprot, kas un kā.
tev vārdu. Skatījos kaut kādu video, teica, ka šeit vadi tāpat kā Indijā, tikai nedaudz mazāk laikam. Iebraucam te pa tādu celiņu, te par blakus plūst upe. Iebraucam, piestājam kafiju izdzert. Paskatīsimies kāds ūdens. Paskat, cik forši. Wow. Silts ūdentiņš, klausies. Klausies, cik forši. Super. Vieni akmeņi. Baigi foršais ūdens. Super, un te pat kalns. Un kas var būt labāks par šo, ne? Eigars nolēma piebraukt tuvāk. Eigars brauc prom, paliekat tepat. Braucam. Visu laiku braucam kalnā līdz mērķim vēl 62 kilometri. Uzlikām kaut kādu pieturvietu pie Fungai kaut kas tam līdzīgs bija. Nosaukums. Apdzīvotās vietas nosaukums bija Fungai vai kaut kas tam līdzīgs. Laiku braucam kalnā. Nezinu, cik bija iesākot, tagad jau ir 729 metri virs jūras līmeņa. Jau 730. Pamazām visu laiku ceļamies kalnā. Bet nu tā ļoti minimāli iet uz augšu. Principā sanāk, mēs esam ceļā visu dienu. 414 kilometri mēs braucam visu dienu. Apmēram jau 6 stundas, ja nemaldos, vai ne? Vairāk jau 6, ja uz 11 izbraucam. Bez pusi. Jā. 6,5 stundas braucam. 6,5 jau braucam? Izbraucam no Toplita. Atkal? Es nevienu neredzēju.
Nevienu lielgabalu neesmu redzējusi. Visi redz tikai es. Parasti gaidu kādam ziņas sūti. Vai raksties ar kaut ko. Nu pat bija zīme, ka iespējams satikt lāčus. Rumānijai viens no visvairāk izplatītajiem lāčiem Eiropā. Visvairāk lāči ir Rumānijā. Tagad tātad brauksim un skatīsimies lāčus. Priekšā mūs sagaida šādi serpentīni. Un varbūt arī kāds lācis, ja? Motociklistiem nav vēl. Re, kur medu tirgo. Nu tepat arī lācim jau. Jā. Mēs jau esam 950 metri. 965 metri virs jūras līmeņa. Nu vairs līdz kilometram nav tālu. Rāda stirnas zīme, meža zvēri, tikai diezin kur viņi, no kurienes viņi var lēkt. Jā, tur mēs rīt brauksim. Augšā ceļš. Jau kilometrus. Tāpēc varbūt arī mainās krāsā navigācijas. Oi. Tā, mēs bijām pacēlušies 1085 metri virs jūras līmeņa un beidzot sākām braukt lejā. Un priekšā atkal mūs gaida šādi serpentīni. Sīkā šis video tev atceroties Šveici. Nē, šitais atceroties Šveici. Šveicēši tādi meži nebija. Šeit meži nebija, bet serpentīni un kalni bija. Tūlīt būs priekšā slīkums. Toreiz senis tas stipri patīkam šodien, cik atceros. Jā, visi klusējām. Šitā mēs braucam pa apdzīvotu vietu. 80 gandrīz. Bet tāpat gandrīz 80. 75. Un te tā brauc visi.
apdzīvota vieta vai neapdzīvota vieta. Viens un tas pats ātrums nemainās. Pilnīgi vienalga. Ja cilvēki ceļa malā mašīna apdzen otru mašīnu nenormāla ātrumā, salīdzinoši priekš pilsētas, piemērs. Apdzīvota vieta. Mēs braucam uz 60 pāri. Divi zirdziņi. Ar pivosu dzer. Nav kā mums par slāniem. Viena valsts pavidu. Skaties. Jā. Ukrainā šitā tas ir, pa vidu vienam. Pa vidu, Ukrainā tas pats. Jā. Starp kājām vilks iziet. Nē, pa vidu zirgiem. Nav kā mums, teiksim. Es domāju, ka viens zirgs, ka vēl kārtējais apdzīvotā vietā. Mēs braucam uz 71. pēc tā, pēc šitā 75 braucam. Jā, pēc navigācijas 71. Kā jau saku, vienalga cilvēki ir vai nav, iet vai neiet pa ceļa malām. Tā braukšanas kultūra. Bet toties pie Luksafora, kur bija remontdarbi, viņiem Luksafors, man liekas, strādās minūte, sekundē, jo mēs izbraucam, jau viņiem dega zaļais, mēs iebraucam zem sarkanā. Cilvēkam pat baudi pāri ceļam pāriet, kā tie visi nesās. Nu ir gan. Zīme guvs uz ceļa. Es te domāju, ka lācis. Zīme. A te guvs uz ceļa. Ja domājies, guvs. Te traktoriem izskatās ručnīgs svēta lieta. Te visiem. Fantastisks skats. Ļoti skaists. Stājāmies mēs ceļa malā. Te tāds parkings. Un ar ļoti fantastisku skatu. Vienkārši ideāli. Fantastika. Tik skaisti. Vienreiz.